Tā, labdien! Mums šodien ir tā lieliskā iespēja. Pie mums ir pieslēdzies attālināti Latvijas Universitātes Astronomijas institūta vadošais pētnieks, astronoms Ilgons Vilks. Mēs šodien runāsim astronomijas skolas ietveros par tematu, kā atšķirt planētu atmosfēras, un es dodu vārdu Ilgonim. Lūdzu. Paldies. Precizēšu, pētnieks parastais, nevis Pētnieks vadošais. parastais, jā. Labi. Ok, dalīšos ar prezentāciju. Nu, tagad jums vajadzētu redzēt pirmo slaidu. Jā, redzam vizuāli. Ļoti labi. Nu, tātad. Tad, kad kāds man cilvēks uzdeva jautājumu par citu planētu atmosfērām, es pēkšņi konstatēju, ka es pats tā īsti labi nezinu, kāda tad ir situācija. Nu, es zināju dažus piemērus, ka jā, ir citu planētas ir atmosfēra, bet cik viņi ir daudz, kāda tā atmosfēra, nebija man tādas saprašanas. Tāpēc arī nolēmu šo tematu pats izpētīt. Un tā rezultātā tapa arī raksts žurnālam Zvaigžņotā debesis, kas ir publicēts 2024. gada vasaras numurā. Un arī par šo lietu stāstīju arī Latvijas Astronomijas biedrības vasaras seminārā Ērgles Drūvas vidusskolā. Nu, un tagad, lūk, šeit Liepājas astronomijas skolā. Nu, un nav nemaz tik ilgs laiks pagājis, kopš kādai planētai novēroja atmosfēru ārpus Saules sistēmas. Tas ir 2001. gads, kas tad, teiksim, 23 gadu laikā ir noskaidrots. Un galveno uzmanību es pievērsīšu tām planētām, uz kurām ir ūdens arī atmosfērā, un kas līdz ar to ir piemērotākas dzīvības pastāvēšanai. Nu, šeit ir tāda kolāža, kur salikts ir ļoti daudzas citplanētas, tepat nav visas, nevar būt visas, tāpēc, ka viņas jau ir zināmas vairāk kā 5600. Un, protams, visi šie bubulīši ir mākslinieka zīmēti, un arī atskaitot vienu kadru, kur būs tiešā veidā ar teleskopu fotografētas citplanētas, pārējie visi ir mākslinieka darinājumi, visi attēli, bet, balstoties uz iespējamām šo planētu īpašībām. Lūk, no tām daudzajām vairāk kā 5600 citplanētām, tikai 114 planētām šī gada sākumā bija zināma atmosfēra, un tas ir ļoti maz, tikai 2%, vidēji 1 no 50. Varbūt, ka ne visām planētām ir atmosfēra, tas ir saprotams, īpaši tām, kas atrodas tālāk no savām zvaigznēm, un kur ir zema temperatūra, nav daudz iztvaikojošu vielu. Un otrs efekts ir tas, ka nevienmēr šo atmosfēru var viegli ieraudzīt. Ir vajadzīgi zināmi nosacījumi, par tiem arī tagad aprunāsimies. Pirmais variants. Vispār lielāko daļu visu citplanētu atklāja ar tranzīta metodi. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā mēs atrodamies tajā orbītas plaknē, kurā planēta arī riņķo apkārt savai zvaigznei. Un tad viņa laika pa laikam aizsēdz zvaigzni, ir tāds maziņš aptumsumiņš, kur laikā nedaudz zvaigznes spožums samazinās. Un šajā laikā pret mums ir pavērsta planētas tumšā puse, bet apkārt planētas diskam ir tāds kā aplis, kur cauri spīd, ja viņai ir atmosfēra, tad tāds aplis ir, kurai cauri spīd tātad šī te zvaigznes gaisma, un planēta pēc tam selektīvi laiž cauri šo te gaismu. Un tāpēc tajā kopīgajā spektrā, kas vispār ir sarežģīta lieta, kā to visus saprast, jo tur ir gan zvaigznes gaismu, gan planētas atmosfēras ienestās izmaiņas, bet šajā kopīgajā spektrā tad arī jāspēj saskatīt dažas vietas, kur starojums pavainās un kas ir attiecīgi no teorijas zināms, ka ir raksturīgs kādām noteiktām molekulām. Piemēram, attēlā pa kreisi lielākajā
augšējā daļiņā ir parādīta, kur ir ūdens absorpcijas josla, un tālāk tāda tumšāk zilu ir metāna absorpcijas josla. Tātad, jā, šis ir visnotaļ sarežģīta lieta. Lūk, tālāk otrs variants. Turpinam. Ja ir šī situācija, ka planēta aizklāj savu zvaigzni, tas aptumsums, tad atkal otrā pusē, kad viņa aiziet aiz zvaigznes, tad tais brīžos, kad viņi jau gandrīz jau taisās aiziet aiz zvaigznes disku, ja otrā pusē nāk laukā, tad mēs labi redzam tieši visu planētas apgaismoto pusi, kura ir silta, vairāk vai mazāk silta, atkarībā no tā, cik daudz enerģijas izstaro zvaigzne un cik tuvu planēta atrodas savai zvaigznei, un izstaro siltumu, jeb infrasarkano starojumu. Un atkal, ja planētā ir atmosfēra, tad šis infrasarkanais starojums nav tāds vienmērīgs, bet arī šajā infrasarkanajā zonā parādās kaut kādas noteiktas joslas. Un tas ir parādīts, tad iespējamais spektrs modelēts lielākajā attēlā apakšējā daļā. Un tur atkal ir parādīta ūdens molekulām raksturīgā josma un metānam. Šis ir vēl grūtāk nekā tas pirmais variants, jo labi detektēt infrasarkano starojumu nav tik vienkārši. Beidzot, trešais variants. Lūk, te ir tas attēls, kur ir reāli planētu uzņēmumi apzīmēti ar burtiņiem C un D. Un pati zvaigznē ir uzlikta virsū nosacīta maska, teiksim tā, zvaigznes attēls ir paslēpts, lai netraucētu saskatīt šīs planētas. Bet tādas planētas, kuras var tiešām reāli redzēt teleskopā, ir kopumā kādas 200. Un no visām vairāk kā 5600. Un attiecīgi no tiem 200 nelielai daļai ir atmosfēra, tādā veidā burtiski tikai dažām planētām atmosfēra ir konstatēta. Tātad secinājums. Secinājums ir tāds, ka pirmkārt jau nav viegli paši citplanētas konstatēt. Un lielākajā daļā gadījumā mēs vispār to planētu neredzam, mēs tikai pēc noteiktiem fizikāliem efektiem spriežam, ka viņai tur pie tās zvaigznes ir jābūt. Un vēl grūtāk ir konstatēt planētas atmosfēru, ir jāizmēr ļoti niecīgas izmaiņas zvaigznes vai planētas spektrā. Labi, bet tā vai citādi ir planētas, kurām šī te atmosfēra ir atklāta. Un, lūk, drusciņi vairāk par to pašu pirmo, kas tika atklāta 2001. gadā. Un tagad iztēlosimies situāciju, kurai planētai vieglāk būtu atrast atmosfēru tādai, kas riņķo tuvu savai zvaigznei vai tālāk no tās. Ja ir riņķo tuvu savai zvaigznei, tad viņa ejot zvaigznei priekšā aizseks lielāku daļu zvaigznes diska un vairāk būs ko aplūkot tajā aplī apkārt planētas diskam atmosfērā. Un tad, kad ir tuvāk planētas savai zvaigznei, tad arī aizējot aiz zvaigznes, viņa atrodoties tuvāk, būs siltāk, izstaros vairāk infrasarkanā starojuma. Tāpēc arī pirmkārt un arī lielā mērā atmosfēras atklāja šīm te ļoti karstām planētām, kas riņķo ļoti tuvu savām zvaigznēm. Tā saucamie karstie Jupiteri, karstie Neptūni, kas apmēram līdzinās šādu tipu planētām mūsu Saules sistēmā, bet to temperatūra ir daudz augstāk. Piemēram, tā pati pirmā planēta, kurai ir iedots neoficiāls nosaukums Osiris, viņa temperatūra apmēram 1000 grādu pēc Celsija. Ļoti karsta. Tādos apstākļos, pat ja tā atmosfēra, kas tur ir, ļoti intensīvi iztvaiko un droši vien veido planētu tādu kā komētai līdzīgu mākoņu un varbūt arī komētai līdzīgu asti. Pirmie dati liecināja, ka planētas atmosfērā ir nātrijs un tik augstā temperatūrā tas tiešām tā varētu būt, bet jaunākie, precīzākie mērījumi rāda citas molekulas - ūdenstvaikus, oglekļa monoksīdu, jeb tvana gāzi, indīgo ciānu ūdeņradi, metānu,
un amoniaku. Nu, lūk, šādas te dažādas molekulas. Un arī acetilēnu. Būtībā tās visas vielas ir, kas arī mums ir pietiekami labi pazīstams. Nu, ūdenstvēks, jā, to mēs zinām. Oglekļa monoksīds roda, ja tvana gāze rodas tad, kad ir nepilnīga sadegšana, kad pilnībā normāli notiek sadegšana, tad veidojas oglekļa dioksīds, CO2, bet, ja, piemēram, malku kurinām krāsnais tais par ātri ciet, tur rodas tvana gāze, kas ir indīga. Cianūdeņrads ir indīga viela, sastāv redzēt no HCN, no 3 atomiem, ūdeņraža, oglekļa un slāpekļa. Nu, šeit stāstot, es ceru, ka jūs jau esat sākuši klausītāji mācīties ķīmiju un pazīstat dažādas molekulas, pazīstat ķīmisko elementu apzīmējumus. Metāns CH4, tātad 5 atomu molekulā, ir galvenā sastāvdaļa dabas gāzē. Dabas gāzē, ko mēs daudz lietojam, arī, ka mājās ir gāzes plīts, tā tur ir. Amoniaks, NH3, 4 atomi, tiek izmantots, piemēram, drodas dažādos dabas procesos un tiek izmantots arī minerālu mēslojumu ražošanai. Acetilēns ir degoša gāze kopā ar skābekli, to izmanto metināšanai augstā temperatūrā. Metināšanai, metālu griešanai. Nu, redz, tādas visnotaļ noderīgas vielas ir tur uz šīm te tālajām planētām. Tā, man nav pārstājas kustēties. Pārliecināšos, jā, viss ir kārtībā. Tātad molekulu saraksts. Kopumā uz eksoplanētām ir atklātas ļoti dažādas molekulas. Pat neskaitot dažādus metālus un hēliju, kas ir celgāze. Ķīmija mācoties, jums ir droši vien stāstīja par vienatoma molekulām. Nu, būtībā tie paši atomi. Hēlijs, celgāze vai dažādi metāli, tādi arī ir šajā te karstāko planētu atmosfērās, bet zemākā temperatūrā biežāk būs molekulas, kas sastāv no vairākiem atomiem, kas var būt gan vienādi, teiksim, C2 būs tātad oglekļa 2 atomi kopā, vienādi, vai atkal, piemēram, ko te sarakstā varam apskatīt, atkal CO2, ogliskābā gāze, tātad viens oglekļa atoms, 2 skābekļa atomu, pazīstama gāze. Un tālāk te sarakstā ir vēl visādas lietas, kas arī pietiekami labi pazīstam šeit uz Zemes ir. Ūdeņradis, ko var izmantot kā degvielu, slāpeklis, kas ir daudz vajadzīgs augiem, molekulārs skābeklis šādā formā, viņš visvairāk ir gaisā. Hidroksila grupa pat nav īsti molekula, bet tā var savienoties dažādām. Ogliskābā gāze jau minēja, tā ir arī nedaudz gaisā, rodas degšanā, sēra dioksīds rodas dažādos degšanas procesos. Kālija chlorīds ir indīga viela, bet titāna dioksīds, piemēram, jau ir izmantojams kā pigments baltajai krāsai. Un tad sarežģītāka viela jau tāda kā putekļa fosfodierīds. Nu, tādas tās molekulas uz šīm te planētām. Nu, kas tad vēl? Kā tad ir ar to ūdeni? Proti 114 eksoplanētas, kam zinām atmosfēra gada sākumā, varbūt tagad kādi jau ir nākusi vairāk klāt. Un uz 70 planētām ir atklāts ūdens. Tātad atmosfērā viņš ir tvaiku veidā, bet tas nenozīmē, ka ūdens tur ir arī šķidrs uz pašas planētas. Ja tā planēta ir tālu no savas zvaigznes, tad tas ūdens tur būs sasalis, un tikai neliels daudzums ūdens tvaiku atradīsies atmosfērā. Arī ziemā, kaut arī, piemēram, ir sniegs, arī gaisā tomēr ūdens tvaiki nedaudz ir. Ja otrādi, ja tā planēta ir ļoti tuvu savai zvaigznei, tad tur būs ļoti karsts un nebūs šķidrā ūdens, viss ūdens būs pārvērties tvaikā.
Nu, bet kaut kur pa vidu varētu būt arī tās planētas, kurām ir arī šķidrs ūdens uz virsmas, vairāk vai mazāk, un ūdens tvaiki redzami atmosfērā. Šī gada vasarā tika atklāta viena tāda visai maza eksoplanēta, kurai arī šis ūdens atmosfērā ir, tikai 2 reizes lielāka par Zemi. Masa 3 reizes lielāka. Varētu likties tā tīri simpātiska planētiņa, bet izrādās, ka ir diezgan tuvu savai zvaigznei, temperatūra ir vairāk nekā 400 Celsija grādi. Līdz ar to es neko tālāk vairs par šo planētu neminēšu. Tā. Tagad paiesim cauri tām 70 planētām, uz kurām ir atklāts ūdens atmosfērā. Gandrīz puse ir šie karstie Jupiteri. Tātad tās, planētas, kas ir ļoti tuvu savām zvaigznēm. Šī te eksoplanētu izpētes joma vēl tikai attīstās, un šobrīd nav tādas pilnīgi viennozīmīgas eksoplanētu klasifikācijas. Tiek atklāti ar vien dažādi jauni tipi, starp citu. Un redzam, ka tātad pie karstiem Jupiteriem pieskaita planētas, kas ir drusku mazākas par Jupiteru pēc masas, līdz pat 12 reizes lielākas pēc masas. Un tur jau kaut kur ap 12-13 Jupitera masām ir tā robeža, kur tad ir grūti saprast, vai tā ir milzīga planēta, vai arī ir ļoti maza zvaigznīte, kurā nav sākušās ūdeņraža kodula reakcijas brūnie punduri. Lūk, iespējams, ka no šiem te karstiem Jupiteriem dažas ir ieskaitāmas tieši šajā brūno punduru kategorijā. Un vēl 5. daļa, 14 planētas riņķo tālu no savām zvaigznēm, kas atkal nav interesanti. Tad ir mazākas planētas, kuras sauc par Neptūniem vai mini-Neptūniem. Un tur tā temperatūra ir arī diezgan augsta. Varētu pat to, ko iepriekš atsevišķas planētas pieminēt, te varētu likt kā vēl vienu klāt. Robežās no apmēram 300 līdz 500 grādiem pēc Celsija, bet masa ir krietni lielāka kā Zemē, pārsniedz 13-23 Zemes masas, bet tā iepriekš minētā planētiņa ir izņēmusi, tai bija tikai 3 Zemes masas. Un pēc izmēriem šie mini-Neptūni ir kādas vairākas reizes lielāki par Zemi, un tur tad būs visticamāk, cik mēs zinām par Neptūna, Urāna tipa planētu uzbūvu mūsu Saules sistēmā, visticamāk, ka tur nebūs tādas cietas virsmas, bet būs tikai bieza atmosfēra, un tur ir tas ūdens tvaiku veidā, kas arī nav sevišķi interesanti. Un tad no tām 70 planētām paliek 13, kuras es nosaucu tā tīri tā neko planētas, kaut arī, tā diezgan nosacīti. Nākamajiem mazākiem eksoplanētu tipi ir Zemes tipa planētas, kas jau stipri līdzīgas Zemē, un superzemes, kas ir 2 līdz 10 reizes pa Zemi pēc masas lielākas. Un tad es parādīšu arī tālāk tabuliņu šajā sarakstā, tad 2 planētas varētu būt tādas, kur virsma pilnībā klāj ūdens, tā temperatūra atbilst, kaut arī vienai planētai diezgan augsts, 190 grādi, bet tas nekas, atkarībā no spiediena, tur tas uz pašas planētas šķidrais ūdens varētu būt, bet lūk, attēlā parādītā atkal mākslinieka zīmējumā planēta Vēža zvaigznājā, kura riņķo nevis ap sarkaniem punduriem, un to es nepastāstīju. Tātad lielākā daļa vispār planētu, kas ir atklāts ārpus Saules sistēmas, ir nevis ap Saules tipa zvaigznēm, bet ar sarkaniem punduriem, kas ir daudz mazākas zvaigznes par Sauli, kas izstaro mazāk enerģijas, un to planētas bieži vien atrodas ļoti salīdzinoši tuvu savām zvaigznēm, apriņķo zvaigzni dažās dienās vai dažās nedēļās. Bet tomēr tad tur nav tik karsts.
Kaut arī tas planētas gads ir ļoti īss, bet temperatūra var būt pietiekami pieņemama. Bet lūk, šī te viena citplanēta pie Saules tipa zvaigznes ir ļoti karsta, 3500 grādu, nu tā vispār ir kaut kāda izkausētus metālu un iežu planēta, kurai kā pa brīnumu kaut kāds ūdens tur atmosfērā ir konstatēts, bet tieši tām karstajām to molekulu redz vairāk. Lūk, paskatieties tagad tabulā. 4. pozīcija 55 CNC, kas nozīmē kanceri, jeb vēzis. Vēža zvaigznājā, tur varbūt ir daudz oglekļa, bet redz arī dažādi gaistošie savienojumi. Nu, un tad pārējās. Viena tāda visnotaļ populāra planēta pēdējā laikā ir šī K218b, uz kuras ir atklātas atmosfērā dažādas molekulas, metāns, ogliskābā gāze, ūdens un amoniaks, bet viņa varētu būt stipri paliela jau nonāktajā mini Neptūnu kategorijām, un par kuru grūti pateikt, kas tur notiek uz virsmas, bet es viņu vēl pieminēšu. Un tad ir tādas vēl augšējos 3 rindiņas, viena varētu būt pilnībā ar ūdeni klāta, viena beidzot tāda tiešām, ka superzeme ar cietu virsmu, un tikai lielāka, un 3. akal ūdens planēta. Uz tām pirmajām 3 ir tikai ūdens atmosfērām. Nu, lūk. Vairāk par šo K218b. Kā šie apzīmē veidojās? Tātad šai gadījumā tas ir Keplera kosmisko teleskopu atklātā planēta no Keplera planētu kataloga K2 numurs 18, un tas ir zvaigznes apzīmējums. Un, ja pie zvaigznes atklāja planētas, tad liek klāt burtiņus. Piemēram, A. Pirmā planēta, kas atklāta, un tātad šī B ir tātad jau otrā planēta, kas pie šīs zvaigznes ir atklāta. Kā ko ievērības cienīga ar to, ka ne tikai atmosfērā ir tas ūdens tvaiku veidā, bet viņa atrodas piemērotā attālumā no savas zvaigznes, ka arī uz virsmas varētu būt šķidrais ūdens. Un tur ir ne tikai ūdens atmosfērā, arī amoniaks, metāns, ogliskābā gāze, tos jau faktiski nosaucu. Kas tur īsti darās? Nav zināms. Un iespējams, ka jūs jau visā man stāsta gaitā jūtāt, ka ļoti bieži vien trūkst informācijas. Nav jau arī brīnums. Mēs runājam par objektiem, kas ir vairāku 10 gaismas gadu attālumā no Zemes, vai pat 100 gaismas gadu attālumā. Un tā brīnums ir vispār, kā viņiem var konstatēt atmosfēru un sākt saprast, kādas vielas tur tajā atmosfērā ir. Kaut arī pa virsmu mēs bieži vien izsakām tikai hipotēzes. Bet situācija mainīsies uz labo pusi, kad stāsies ierindā lielie teleskopi, tādi kā lielais Magellāna teleskops, otrs pašs lielākais teleskops, kas būs uz Zemes virsmas, tātad ekstremāli lielais teleskops, abi Čīlē, un kad Džeimsa Veba teleskopam būs atkal iespēja laiks pievērsties eksoplanētām, tāpēc, ka viņš ir ļoti aizņemts darot dažādas astrofizikālu darbus dažādos virzienos. Tad varbūt mēs atkal vēl kaut ko jaunu par šiem planētām uzzināsim. Šobrīd ir tā vairāk tāda kā minējumi, varbūt, ka tur ir okeāns, varbūt vienkārši ar ūdeni bagāta atmosfēra, varbūt iežu planēta, varbūt tomēr līdzīga Neptūnam. Bet šo planētu ir vērts, tā sakot, atzīmēt prātā, likt aiz auss, ka ir vērts pasakot, kādi jaunumi par šo planētu nāks. Un tad ir, neskaitot šo vienu, ir vēl viena tāda ļoti unikāla planētas sistēma. Pie zvaigznes, kas ir Trappist-1 nosaukta. Un šai zvaigznei ir vesels 7 planētas, kuras, tā planēta ir, tā zvaigzne ir saknes pundurs, un tās planētas atrodas tuvu savai zvaigznei. Jā, bet viņu masas, paskatieties, ir
ļoti līdzīgs Zemes masai. Nedaudz lielāks, nedaudz mazāks, arī radius apmēram nedaudz lielāks, nedaudz mazāks. Tur ir molekulas kādas. Tiesa gan šajā gadījumā nav tik daudz kā TK218. Tur ir ūdens atmosfērā un divām planētām arī ogleskāpā gāze. Un tad ir ailīte aprēķinātā temperatūra. Ko nozīmē aprēķinātā temperatūra? Ir tāda salīdzinoši vienkārša formula, ja zinot, cik liela tā planēta ir, cik tālu viņa atrodas no savas zvaigznes, cik daudz enerģijas izstaro zvaigzne, tad ir iespējams izrēķināt, kāda ir sagaidāmā temperatūras planētas, bet tas nenozīmē, ka tiešām tur tāda būs. Tas ir ļoti aptuveni. Bet paskatīsimies tabulā, un jūs varat izvēlēties, kuru planētu pirmo jūs gribētu apmeklēt, ja dotos uz šo planētu sistēmu kosmosa kuģi, kur jums šķiet vispiemērotākā dzīvības pastāvēšanai? Es liktu uz Trapists 1D, kas ir ļoti tuvu, kur vidējā planētas temperatūra ir plus 13 grādi, ļoti tuvu Zemē. Zemē bija, ja nemaldos, plus 15 grādi. Tieši tā, jā. Un labi, viņi ir mazāk par Zemi, apmēram tā kā Mars. Jā, apmēram tā kā Mars pēc izmēriem un pēc masas. Tā kā tāds visnotaļ labs kandidāts. Aizlidot tuvākajā laikā, protams, mums tur neizdosies, bet mākslinieki attiecīgi ir uzzīmējuši šo te planētu sistēmu. Kā tas varētu izskatīties? Saprotams, te viņi nav mērogā, atoms starp planētām ir krietni lielāks, un tad ar zaļu ir iekrāsota šī te apdzīvojamā zona. Tā D planēta ir uz robežas, bet tālākās arī ir iekļauts šajā zonā, un tas tad ir jautājums, ja mēs paskatāmies šajā te tabulā, tām tālākajām temperatūras ir zemāks, -24, 56, 76 grādi. Kāpēc tomēr apdzīvojamā zonā? Lieta tāda, kā tā kaut kur, un te, labi, mēs varam palikt šajā kadrā. Ja planētā ir atmosfēra, un ja tajā ir ūdenstvēks arī ir viena no siltumnīcas gāzēm, kas selektīvi absorbē no zvaigznes nākošo starojumu, un pēc tam pārstaro viņu garākos viļņu garumos, bet, teiksim tā rezultātā planētas temperatūra pieauga. Tā formula, kur es rādīju, kas bija rēķināta ielikta tabulā, bija skaitļi, kas būtu planētē bez atmosfēras, un ja planēta atstaro tieši pusi visas saņemtās enerģijas no zvaigznes. Ja viņa atstaro mazāk, piemēram, Zeme atstaro 40%, nevis pusi, un ja viņai ir šī siltumnīcas gāze, tad temperatūra varētu būt lielāka. Arī uz tās D planētas varētu būt lielāka, varbūt vairāk uz 10 grādu lielāka, tad varbūt būs jau drusku pa karstu. Un uz tām E un F planētām arī tad varētu būt piemērota temperatūra, lai pastāvētu šķidrs ūdens. Kas tad ir zināms par šīm planētām? Tā kā šajā gadījumā planētas sistēma ir novērota ar divām metodēm, kuru otrais īpaši nepieminēja, kas ir spektrālās nobīdes metode, kas ļauj noteikt planētas masu, tad ir zināmi par planētu divi parametri no pāriešanas metodes tās izmēri, diametrs, un no spektrālās metodes tās masa. Ja ir zināms diametrs, lodē nav grūti izrēķināt tilpumu, un, ja ir zināma masa, tad pēc vienkāršas elementāras fizikas formulas masa dalīts ar tilpumu ir kas? M dalīts ar V lielais. Tagad kādam no skolēniem vajadzētu atbildēt. Klusums. Klusums. Ko Mārtiņš teiks? Masa dalīts ar tilpumu. Jā, ko mēs iegūsim? Piemēram, man ir kaut kāds koka klucis, es zinu. Blīvums, jā. Zinu viņu tilpumu, es uzzināšu koka blīvumu. Tāpat arī šī planēta.
Jā, un tas ir vēl viena no pārsteidzošām lietām, kā sēžot savā laboratorijā, pēc novērojuma rezultātiem zinātnieki var spriest, kāds blīvums ir tur tām planētām. Nu, lūk, šo planētu blīvums ir mazāks kā Zemē, bet Zeme ir diezgan blīva planēta. Zemē iekšējā daļā ir daudz metālu, dzelzs un niķeļa. Bet tas nozīmē, ka šīm planētām varētu būt vairāk vieglāku vielu. Nu, par metāliem ir vieglāki dažādi ieži, kas nesatur daudz metālu daļiņu. Tas pats ūdens varbūt sasalušā vai šķidrā veidā un kaut kas tāds. Tātad tur to ir iespējams izspriest. Nu, pēc tās temperatūras savukārt, ko novērtē, ir iespējams spriest par atmosfēru, cik viņa blīva, vai tur varbūt okeāni, vai varbūt uz tālākajām planētām ir sasalusi ledus garoza, un apakšā pazemes okeāns jau no planēta iekšienes jau nāk pazemes dzīļu siltums. Bet ir svarīgs, bet šīs planētas, es jau daudzreiz teicu, riņķo ap sarkaniem punduriem ļoti tuvu savām zvaigznēm. Mēs zinām, kas notiek, ja kāds paliels debesu ķermenis riņķo apkārt vēl lielākam Mēnesis un Zeme. Mēnesis ir pagriezis Zemē visu laiku vienu pusi. Ir notikusi tāda sinhronizācija, kuras iemesls ir paisuma spēki, kas darbojas šajā divu ķermeņu sistēmā. Un līdzīgi vajadzētu būt arī šajā trapistu sistēmā, ka tās planētas, vismaz tuvākā zvaigznē, ir pagriezušas visu laiku savai zvaigznē vienu pusi. Nu, ko tas nozīmē? Tā tad vairs nevar runāt pa video temperatūru, piemēram, trapista 1D plus 13 grādi nebūs. Dienas puse būs karstāka, nakts puse būs augstāka, bet tie plus 13 varbūt būs kaut kādā šaurā josliņā apkārt planētai, tur, kur ir tā dienas un nakts robeža. Bet tas nozīmē, ka tur pastāv izteikts atšķirības, tur dienas un nakts pusi, un tad daudz kas ir atkarīgs no tā, cik ātri, piemēram, tā planēta griežas, par ko mēs šajā gadījumā nezinām. Ja griežas lēni, tad tur pakāpeniski var notikt temperatūras apmaiņa ātri, tad būs diezgan izteikti šī te starpības starp abām. Grūti pateikt, kurā gadījumā būs lielāki vēji, piemēram, šajā te ēnas un gaismas robežām. Tā kā, jā, arī šajā gadījumā, arī šajā planētas sistēmā gribētu zināt vairāk. Bet, te ir tādi apsvērumi, kurus ir iespējams apspriest vēl pat tik daudz par šo planētu neko nezinot. Laikam jau lūk šo te, ko es tagad esmu uzlicis slaidu, es jau arī esmu pagūsi izstāstīt. Tātad, ka varētu vēl kāda kopsavilkuma, ka tāds šķidrais ūdens, tā klātbūtne uz planētas ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Cik daudz enerģijas planēta atstaro prom kosmosā, cik lielā mērā pati atmosfēra darbojās kā kažoks, kas sasilda planētu. Varbūt, kā ja tās planētas ir tuvu savām zvaigznēm, viņām ir spēcīga savstarpējā gravitācijas miedarbība, tad tā planēta arī tiek tā kā drusku spaidīta. Līdzīgas procesi notiek ar Jupiteru pavadoņiem Saules sistēmā. Viņi var būt iekšpusē karstāki. Tā kā pie trapista 1D arī, kurš arī šeit nosacīt ir uzzīmēts, mēs to paliekam kā tāds potenciāli piemērotākās planētas. Mēs runājam par dzīvībām piemērotajām, no tām vairāk kā 100, kurām ir atmosfēra, un no tām 70, kurām ir arī ūdens atmosfērām, kas tad ļauj domāt arī par to ūdeni uz virsmas. Tādā veidā no tā milzīgā sāraksta mēs nonācām no vairāk kā 5600 planētām uz apmēram 170, ar vien mazāk, līdz kādām 2 planētām, kur varbūt ir vēl kāds šitāds, varbūt ne, bet kaut kāda savādāka radījuma, kas uzdod līdzīgas jautājumus. Piemēram, tur arī varbūt ir astronomijas skola un kāds lektors stāsta, vai ir iespējama dzīvība uz Zemes.
Nu, līdz to man stāsts ir galā, un es ceru, ka jums ir kādi jautājumi. Jā, man ir jautājums par to pašu pēdējo mūsu citplanētu trapists sistēmu, vai zinātnieki ir nosūtījuši, pieņemsim, radio signālu, lai zinātu, vai uz šīs planētas ir kāds saprātīgs būtnes, vai doma kāda, tā doma ir zinātnieku prātos bijusi. Jā. Pārbaudīt. Ne. Signāli turp nav sūtīti, bet nesen bija viens interesants eksperiments, redz tās planētas riņķodamas viena, uz riņķi, viņas reizēm arī aizsadz vienu otru, un tika veikti radiostarojumi novērojumi, vai tur kaut kas nemainās tajos brīžos, kad tās planētas mainās tās konfigurācijas, viņas aizsadz vienu otru, kaut kā līdzīgi, es varbūt tagad precīzi neatceros. Bet ir mēģināts no šīs planētas sistēmas uztvert kādus saprātīgus signālus, un tādi nav atrasti. Jā, kādam vēl kādi jautājumi droši? Ieslēdzam mikrofons, es domāju, ka Andim arī varētu būt kāds jautājums. Jā, vispirms gribēju pateikties Vilka kungam par grāmatu, tikko pabeidzu lasīt šodien. Astronomija Latvijā, tiešām nenormāli interesanti, visu kaut ko jaunu atklājumu, pat pazīstams cilvēkus sev tur sazīmēju, ar ko bija nācies satikties sen atpakaļ, par nepacietību gaidīšu otro daļu, bet par šo tēmu, kā notiek, ja, piemēram, tā metode, kā varētu detektēt to atmosfēru, jūs parādījāt, bet ja tur ir vairākas planētas tieši sagriežās tajā, tranzitē vairākas planētas vienlaikus ap vienu zvaigzni, vai pastāv iespēja jau kaut kā izšķirt tos iespējamos atmosfēras spektrus? Un vēl trakāk, kas būtu, ja tās ir tās milzu planētas, ap kurām ir pavadoņi? Cik es pats skatījos, laikam neviens pavadonis ap citplanētām nav vēl oficiāli apstiprināts, bija kaut kādi 2 kandidāti, bet ja būtu vēl tie pavadoņi un tie vēl būtu atmosfēra, vai ar tiem plānotajiem instrumentiem būtu iespēja izšķirt, teiksim, šo te pavadoņu atmosfēras, vai tur nederēs ne James Webbs, ne arī tie, kas ir plānoti pārējie? Jā, kas attiec, ka tur tie signāli var pārklāties, ka, teiksim, vairākas planētas iet pāri tam diskam, jā, tāda īpaši jau tām, kurām tie aprēķināšanas periodi ir neliela, tādas situācijas ir iespējams, bet tāpēc jau arī tiek uzkrāta ilgāka laika, tā novērojama statistika, tādā veidā tiek nofiltrēts, katrai tomēr ir savs orbitālais periods, un tad, kad viņas ir nošķirtas, tad jau var sekot individuāli. Jā, kas attiec uz tiem lieliem pavadoņiem, tieši tā, savulaik man bija tāda unikāla iespēja, es biju CERNā un klausījos lekcijas, un viena no lekcijām lasīja Didier Queloz, kas ir viens no tiem 2 Pegasus 51 pirmās citplanētas atklājējiem, un tas bija 2008. gadā, un tad es viņam uzdevu jautājumu, kad atklās kādas pirmos citplanētu pavadoņus, viņš teica, ļoti grūti, vajadzēs daudz laika, un mēs redzam šo situāciju, ka šobrīd tā kā pāris kandidāti ir, bet vēl tomēr oficiāli apstiprinājumi nav. Par to, kā tā pavadoņu klātbūtne viņu atmosfēru ietekmētu to kopējo skatu, es neņemos tā izstāstīt. Tur vajadzētu prasīt tiešām speciālistam, tādam kā tam pašam Didier Quelozam. Es, kā jau sākumā minēju, vienkārši pats par šo jautājumu ieinteresējos un drusku palasīju. Noteikti nevaru sevi uzskatīt par speciālistu. Paldies! Labs, kādam no skolāniem ir kāds jautājums? Henrijam, Keitai? Droši izmantojam iespēju. Labs, pēdējās dienās medijos parādās tāds termini, tas nav par citplanētām, bet par mūsu saules sistēmu, tāda ideja, ka varētu Marsu apdzīvot, ja teraficēt, laikam bija tas termins. Jā. Tad vairāk zinātnieku grupas ir tāda ideja, laikam būtu tāda, ka varētu uz Marsu tā kā audzēt kokus iestādīt, vai tā ir tikai tāda teorija šobrīd, vai tā ir spekulācija,
Kā jūs uz to skatāties šo ideju nākotnē? Tā ir pilnīgi cita tēma. Jā, atcerējos. Jā, līdz galam ir jātiek skaidrībā, kāda ir tā Marsa grunts, kādi tur tie perchlorāti, cik daudz viņi ir, cik grunts, vai ir vietas, kur tomēr ir viņa piemērota auga audzēšanai, tas būtu pirmais. Un otrais, jebkura pirmkārt mēs neesam uz turieni aizlidojuši, ir aizsūtīts dažas zondītes, kuras pat nespēja paraugs atpakaļ atvest. Viņas varētu vest kādas vielas, tās pašas, kas sekmē siltumnīcas efektu atmosfērā, vēl daudz efektīvākas, tos pašus chloru ogļūdeņražus, kur mums nepatīk šeit zemes atmosfērā, no tiem mēs cenšamies tikt vaļā. Bet tur ir visādas idejas, ir runāts par to, gan kā to Marsa atmosfēru varētu uzsildīt, gan gāzt uz Marsa asteroīdus, lielā mērā no ledus sastāvošas, kas tad nodrošinātu ūdens tvaiku atmosfērā, spridzināt atombumbas, lai saspridzinātu Marsa ledus cepuri, kas maz izkūsta Marsa vasarā ledus, to tieši ūdens ledus daļu. Bet tur jau ir rēķināts, ka pat ja tur kā tur bija, ja ražotu kaut kādas daudzas tonnas šīs vielas katru dienu tur uz Marsa, kas nodrošina, kas tas šo siltumnīcas efektu palielinātu, tad vajadzētu kāds vairākus simtus gadu jebkurā gadījumā. Ja tāds katastrofāls izmaiņas kaut ko spridzināt vai to gāzt, kā tad tas Mars tur izskatīsies pēc tam. Bet tā ir lieta interesanti pat par sevi vispār. Nebūtu slikti, ja kāds zinošs cilvēks. Es sen atpakaļ drusku interesējos par to, bet tagad jaunākās idejas es noteikti nezinu. Ja kāds par šo tēmu vispār gribētu kaut kur parunāt, pastāstīt vai Latvijas astronomijas biedrībā vai citur. Var pietīties droši. Jā. Labs, vēl kādam no klausītājiem, kas ir pieslēgušies šodien astronomijas skolā, ja kādi jautājumi, droši izmantojam iespējas, kā saka, nekautrējamies. Varbūt tas Jurim, Ieramam ir kādi jautājumi? Jautājumi ne, bet tā kā šo lekciju nedzirdēju nometnē, tad man bija ārkārtīgi forši, ka varētu ieslēgties un noklausīties. Paldies, Ilgan. Paldies. Man ir jautājums. Lūdzu. Kā atklāja tās trapistu planētas? Kā atklāja kuras? Trapistu planēta, ja es pareizi sapratu, jā. Kā tikai atklātas? To atklāšanas vēsturi tad jāpalasa internetā, bet, kā es minēju, šeit bija abas metodas, jo tai tabulā bija gan masa, gan izmēri, un tas viennozīmīgi skaidrs, ka šajā gadījumā ir izmantotas abas metodas. Tātad vēlreiz runāt par to tranzītu metodu. Kas notiek? Mēs redzam zvaigzni, neredzam planētu, bet redzam, ka kādā brīdī tas zvaigznes spožums nokrītās, kādu brītiņu vairāk vai mazāk nemainīgs, un tā, ka atjaunojas sākotnējā līmenī. Tās izmaiņas ir niecīgas, tur pat procentu vai procentu daļas no kopējā zvaigznes spožuma, bet tas ir tas, ko tad, jāierauga. Bet tur vēl ir visādi trokšņi, tur pašas zvaigznes spožums var nedaudz mainīties. Tas ir grūts process, bet tomēr, to, kā redzam, ir daudzām planētām izdarīts. Otra metode, tātad šī spektrālā metode, tur izmanto Doppler efektu, kuru skolā fizikā vairs nemāc nav programmā, bet tā pamatdoma ir tāda, ka es tā attiecībā uz savu galvu rādīšu, tā planēta riņķo apkārt zvaigznei, planēta to zvaigzni drusku pievelk, un tad tā zvaigzne mums brīžiem drusku drusku attālinās ar to pašu periodu, kā planēta iet savai zvaigznei apkārt. Un šo te drusku tātad mēs redzam, kā izmaiņas spektrā, kā notiek spektrāla līnija pārvietošanos uz sarkanāko galu, uz zilāko galu. Sarkanākais attālinās, zilais tuvojās. Pēc tā ir iespējams izrēķināt planētas masu, īpaši, ja viņi ir tieši tajā pašā plaknē riņķo, kurā mēs skatāmies. Tad tur nav koeficients, kas traucētu izrēķināt masu. Var izrēķināt. Tad trešais solis, kā jau es teicu, Aivitai tad vajag pašai izrēķināt,
kādai no trapistu planētām, kāds ir blīvums. Tas varētu būt mājas darbs. Jā, vai arī zinātniskais darbs Ja vidusskolā. radius un tilpums, tad lūdzu izrēķināt masu blīvumu. Super. Labi, liels paldies Ilgonim Vilkam par atvēlēto laiku un par šo ļoti interesanto lekciju. Tad tiekamies pēc 2 nedēļām. Pēc 2 nedēļām mums plānots jau lekcija ar Mārci Auziņu, arī jūsu kolēģi no Latvijas Universitātes. Mārcis tā kā stāstīs vairāk par kvantu fiziku. Cita sfēra. Tālāk. Paldies vēlreiz visiem, kas pieslēdzās uz tikšanos. Visu labu. Tā. Atā. Atā. Uz redzēšanos. Visu labu.